Sveicināti, dārgie svāri, sveicināti, mīļie! Nu ko, klāt arī beidzot ir jūsu taro izlikums. Es atvainojos jums par aizkavēšanos. Mazlietiņa rudenīgs laiks un bija mazlietiņ tāds, biju apaugstējusies un tādēļ arī nebija jūsu izlikuma laicīgi. Bet nu es visu tagad labošu, jūtos labāk un tad sāksim arī visus šos aizraujošos piedzīvojumus šajā interesantajā kanālā. Bet pirms es sāku savu taro izlikumu, es iepazīstināšu ar sevi. Tātad es dzīvoju skaistajā pilsētā Rīgā un mani sauc Santa. Nodarbojos es ar vēdisko astroloģiju, ar numeroloģiju un, protams, ar taro kārtīm. Tā kā, mīļie, šajā kanālā jūs varēsiet redzēt un dzirdēt daudz un aizraujošu informāciju gan par astroloģiju, gan par numeroloģiju, par skaitļiem, par planētām un, protams, taro kārtas. Tā kā parakstieties un atcerieties par enerģijas apmaiņu. Es dodu jums un būšu pateicīga pretī no jums saņemt īkšķīti jūsu pateicībā. Tā, mīļie, bet pirms es ķeros pie taro kārtīm, tagad pastāstīšu arī mazlietiņ, kas tad interesants notiks oktobra mēnesī astroloģiskajā skatījumā. Un proti, oktobrī mūs gaida divi aptumsumi. Tātad mēs iesim tādā, ziniet, aptumsuma koridorā. 14. oktobrī būs saules aptumsums Jaunavu zīmē, bet 28. oktobrī būs mēnesis aptumsums. Tas gan būs daļējs mēnesis aptumsums, un šis mēnesis aptumsums notiks Auna zīmē. Tā kā būs ļoti aizraujošs un interesants mēnesis ar daudziem pārsteigumiem. Ko vajadzētu darīt un ko nevajadzētu darīt tādā aptumsuma koridorā, kad ir saules aptumsums un mēnesis aptumsums, ko sauc par aptumsuma koridoru. Tātad nevajag neko jaunu uzsākt. Jūs varat plānot, jūs varat kaut kādas savas idejas pierakstīt, kaut ko izplānot, kaut ko domāt, kā tur kaut ko izdarīt, vai tur kaut kādus savus tādus plānus realizēt, bet aptumsuma koridorā tieši īstenot neko nevajadzētu. Mazliet nogaidiet kādas 3 dienas pirms aptumsuma un 3 dienas pēc aptumsuma, jo tad tās dienas tā visvairāk mēs arī izjūtam šo aptumsumu iestāšanos. Saules aptumsums, tas ir tad, ziniet, kad cilvēki, viņiem grūti ir saprast kaut kādas savas rīcības, ja? Jo saule tas ir ego, tā ir mūsu spēja izpausties apkārtējā pasaulē. Un saule tas ir mūsu dzīvības un enerģijas avots. Un tad, kad saules aptumsums ir, mēs tā kā mazlietiņi, ziniet, tā kā pazūdam kaut kur, ja? Un tāpēc nebrīnieties arī par sevi un arī par apkārtējiem cilvēkiem šajā aptumsuma laikā. Mēnesis aptumsums, tās ir mūsu emocijas, mūsu sajūtas, mūsu intuīcija. Un tad, kad ir mēnesis aptumsums, tad visas šīs sfēras, viņas mazlietiņi tā kā, ziniet, sāsinās, mēs nevaram, mums tāda jušanas un tāda sajūtu sfēra mazlietiņ tiek iespaidota. Tāpēc tas aptumsuma koridors, viņu ir ieteicams, ziniet, tā mazlietiņ tā mierīgāk jau uztvert un neuzsākt neko jaunu, tādu grandiozus kaut kādus plānus. Kā jau es teicu, plānot jūs varat, bet neko tādu radikālu savā dzīvē necentieties mainīt. Tas, nu, mīļie, bija par astroloģisko situāciju, bet tagad, nu ko, ķeramies klāt pie taro kārtīm. Izmantošu šoreiz 3 kāršu kavas, būs klasiskā Raidera veida kāršu kava, tad būs mana un jūsu iemīļotā arkanum taro kāršu kava. Kāpēc es saku jūsu iemīļotā? Jo daudzi no jums varbūt zina, un iespējams arī daudzi šeit nezina. Man Facebookā ir grupa, kura saucās Zvaigžņu ciparnīca, un tur arī jūs varat ieraudzīt daudz interesantus kāršu izlikumus, un tur šī arkanum taro kāršu kava, redziet, viņa ļoti skaista ir, ja? Viņa tur ir daudz redzama, un tādēļ es arī viņu šodien izmantošu, un, protams, izmantošu arī visu iemīļoto gaišo pareģu kāršu kavu. Tātad 3 kārtas no katras kāršu kavas oktobra mēnesim jums svari. Paskatīsimies, ko tad oktobris mums sola. Kas mūs tāds interesants un aizraujošs, jūs, dārgie svari, sagaida oktobra mēnesī. Tā, mīļie, iedomājieties, kaut ko aizvriet acis un, ziniet, palūdziet, lai
lai visums jau, lai jūsu sargeņģelis atsūta jums pašu labāko, pašu skaistāko, visu jūsu sapņu piepildījumu. Un skatāmies tātad, mīļie, pirmā kārts oktobrim. Vau, 5 zižļi! Nu, ko, mīļie svari, oktobris jums sola aktīvu tādu cīņu. Ziniet, tā nav tāda, kad cīņa, bet tā būs tāda cīņa, kad nāksies pacīnīties mazliet varbūt par savām tiesībām, mācēt sevi parādīt pareizi, jā, mācēt aizstāvēt savas personīgās robežas. Tas var būt gan darbā, gan privātajā dzīvē, attiecībās un arī finansu jomā. Zižļi, tā ir mūsu enerģija, tā norāda uz tādu mūsu enerģisku rīcību. Tātad oktobra mēnesī jūs tiešām sagaida kaut kādi pārbaudījumi. Varbūt tie ir tādi, ziniet, varbūt kādi eksāmeni vai kādi pārbaudes darbi, ja, vai nu tur kaut kādi izaicinājumi. 5 zižļi, tā ir tāda izaicinājuma kārts, kas liek mums būt spējīgiem parādīt sevi, pierādīt savu tādu taisnību, pacīnīties, vai nu tie ir kādi konkursi, vai nu varbūt jūs nodarbosieties ar kādām sporta spēlēm, ja, kur viena komanda spēlē pret otru, un tagad jums, kurš tagad uzvarēs. Privātajā dzīvē šī kārts varētu solīt mazliet tādu konfliktainību, kad gribēsies parādīt, kad es esmu galvenais, kad gribēsies, ziniet, parādīt, kad jūs gribat ņemt virsroku pār kādu. Tāpēc šī kārts arī sola, tā kā brīdina, necentieties pārāk, nepārcentieties, ja, jo atcerieties, kad ir aptumsuma koridors un arī citi cilvēki var tikt, ziniet, viņi var būt arī iespaidot tajā gan saules aptumsumā, gan mēnesis aptumsumā, un kā jau es teicu, tad ir mazliet tādas savādas, interesantas tādas sajūtas, kad mēs pat nemākam varbūt pat noraksturot, kāpēc mēs rīkojamies tā, kā mēs rīkojamies. Un ja gadījumā šādi sanāk, tad necentieties tur mesties, ziniet, tur kādam izskaidrot kaut ko, ja, vai tur mesties kaut ko sparīgi aizstāvēt, bet kaut gan šī kārts arī var norādīt uz to, ka nāksies kaut ko aizstāvēt, nāksies pacīnīties. Varbūt jums nāksies pacīnīties, tur aizstāvēt savu ģimeni, ja, vai tur kādi bērni, ziniet, tur iestāties par savu bērnu vai tur par kādiem ģimenes locekļiem. Darba jomā šī kārts varētu norādīt uz tādu konkurenci, kad jums varētu būt tāda situācija, kad ir jāpierāda, kad jūs esat tāds labs speciālists, kad jums ir to talantu un kad jums ir jāparāda, kad jūs esat, varbūt, ziniet, cienīgs ieņemt to amatu, saņemt kaut kādu to, varbūt tā balvojumu, kas jums pienākās, vai tur kaut kādu paaugstinājumu. Tā ir tāda konkurences kārts. Tā kā, ko svari, jūs izskatās, kad oktobrī gaida kaut kāda spraiga cīņa, spraiga konkurence, ja, kurā jomā tas būs, tā skatāties, ja, tas varbūt, es tiešām saku, tur vai darba attiecībās tur, ja, vai varbūt arī ģimenes dzīvē kaut kādi cīniņi būs, ja, kad gribēsies pateikt sievai, kad es te esmu galvenā un es zinu, kādu zupu šodien vārīt un vīru negribēsies klausīties. Tā, mīļie, otrā kārts 4 zobeni. Tā ir kārts, kas liecina, kad, ziniet, pēc tādas cīņas un pēc tāda aktīva, enerģiska kaut kāda perioda jums gribēsies mieru, jums gribēsies atpūsties, jums gribēsies pabūt vienam. Iespējams tiešām, ziniet, tā kā pameditēt, ja, pārdomāt. Varbūt šajā cīņā, ziniet, būsiet pārāk daudz, tur varbūt enerģijas iztērēs, jo, kā jau es teicu, zižļi, tā ir mūsu enerģija, tas ir tāds tā ir tāda mūsu enerģiska darbošanās, nevis tad, kad mēs domājam, bet kad mēs ejam un cīnamies, kad mēs kaut ko ejam, sasniedzam, kaut kur traucamies, kaut ko daram, ja. Tad, pēc tādas cīņas izskatās, ka jums gribēsies tiešām tā atpūsties, salikt visas savas domas, sakārtot, ja, un jūs pilnīgi neinteresēs, kas notiek apkārtējā pasaulē. Redziet, šeit var redzēt tajā vitrāžā, šeit ir redzams tādi cilvēki stāv, ja, un jūs vienkārši nevar paņemt. Jūs vienkārši guļat un jūs pilnīgi nereaģējat ne uz ko, kas notiek apkārtējā pasaulē. Iespējams, jūs gribēsiet aizbraukt kaut kur ceļojumā, vai uz kādu sanatoriju, vai atpūsties, vai uz kādām, ziniet, ir tādas klusuma nometnes, ja, kur ir iespēja pabūt vienam ar savām domām, ar savām pārdomām, izdomāt, sakārtot savas domas, salikt visu pa plauktiņiem.
šī kārts arī norāda uz to, ka iespējams jūs varat oktobra mēnesī apmeklēt kādu cilvēku vai tuvinieku kādu, ja, vai radinieku tur vai draugu, iespējams kāds, kas atrodas slimnīcā, jo zobeni tie var norādīt arī uz tādām ārstnieciskām, medicīniskām manipulācijām, vai nu varbūt jūs iesiet uz kādām medicīniskajām procedūrām, un jums ir jāieguļās slimnīcā, vai jāiet uz kādām procedūrām, varbūt pat, kad tas nav jāguļās īsti, tā kā, ziniet, jāizolējās slimnīcā, bet vienkārši iesiet uz kādām procedūrām, vai nu tā ir skaistumkopšana, jā, vai nu tur kādas, nezinu, varbūt tur kādas adatu terapijas, kaut kādi tādi ārstnieciski izmeklējumi tie varētu būt, vai pat kaut kāda skaistuma uzlabošana. Tā, un trešā kārts no šīs kāršu kāps 8 zižļi, nu izskatās, ka, ziniet, pēc tādas atpūtas jūs ar jauniem spēkiem metīsieties atkal cīņā. 8 zižļi, tā ir tāda ātra kustības kārts, kas liecina, ka jūs kaut kur trauksieties. Tā kā, ziniet, varbūt tiešām tur kaut kāda cīņa būs, ja pēc tam jūs izdomāsiet kaut kādu savu rīcības plānu, izdomāsiet kaut kādas, kā pareizi rīkoties, sakārtosiet savas domas un sapratīsiet, ka nevienmēr ar spēku visu var panākt, ja, ka dažreiz ir jābūt tādam labam stratēģim, lai saprastu, lai izplānotu pareizos tādus nākamos soļus un nākamos gājienus, un jūs atkal ar jauniem spēkiem, ar tā enerģiski kaut kur dosieties, varbūt jūs izdomāsiet aizbraukt kaut kur tiešām atpūsties, ja, vai kādā ceļojumā, kādā izbraucienā, vai nu jūs varat saņemt pēkšņi kādu ziņu no kāda paziņas vai no kāda tuvinieka, kad, ziniet, es braucu ciemos, un jūs tagad domāsiet, jūs būsiet pilnīgi tā kā, ziniet, izsis no sliedēm, un jūs domāsiet ārprāts, kā man tagad visu to sakārtot, kā man to apvienot ar darbu, ja man brauc ciemiņi, bet man ir jāstrādā, un jūs tagad tā, ziniet, noslēgsieties sevi un domāsiet savu nākamo tādu rīcības plānu, un vai nu šeit arī var būt kaut kādas ziņas, tādas pēkšņas, tādas ātras ziņas, kuras jūs varbūt saņemsiet, un arī par to jūs pēc tam varbūt tā domāsiet, kā tagad visu to, kā saka, salikt pa vietām, salikt pa plauktiņiem, ja, tas, kas jūs tur negaidīti pārsteigs. Jo šī ir tāda ātra 8 zižļi, tā ir tāda ātruma kārts, ka kaut kas ātri traucās uz priekšu, un tas būs kaut kas negaidīts. Redziet, šeit ir tādas lapiņas, uz tiem zižļiem tas ir kaut kas jauns, tāds kaut kas pilnīgi pārsteidzošs un tāds pēkšņs. Skatāmies tālāk ar Kanum taro. Vau, kausu karalis! Nu, kausu karalis tā ir emociju kārts. Ziniet, šī kārts rāda, ka oktobra mēnesī jums var būt darīšana ar kādu vīrieti, kas būs emocionāls, tas ir, ziniet, kad cilvēks, kurš jūs var uzklausīt. Tas ir tāds viedāks, gudrāks, gados vecāks par jums iespējams vīrietis, kurš var jūs uzklausīt. Varbūt tas ir psihologs, varbūt tas ir tēvs, varbūt jūs, ziniet, te domāsiet un nezināsiet kādu situāciju, kā atrisināt, ja? Un vai jūs varbūt vērsīsieties pie padoma pie kāda šāda gudra cilvēka, tā kā vai nu jūs pats varat būt tāds cilvēks, pie kura nāks kāds pēc padoma, ja? Tātad oktobrī jums, skatieties, jums var būt kāds cilvēks jūsu dzīvē, tāds, ziniet, tāds gudrs, tā kā padomdevējs, ja, kas var iedot kādu padomu, palīdzēt sakārtot to, par ko jūs tur ļoti tā domāsiet un kaut ko plānosiet, tā kā ieskatieties, kas tas varētu būt, un, ja vajadzīgi palīdzību, droši prasiet, ja? Tā, mīļie, otrā kārts, vau, zobenu karaliene, ziniet, jums te kaut kādi cilvēki daudz oktobrī būs apkārt. Šeit būs gan emocijas, zobeni, tās ir domas, tie ir mūsu tādi vārdi, tas ir viss, ko mēs sakam, vai arī jūs būsiet tieši tāds cilvēks, kurš, ziniet, teikt, ka pieņem kaut kādu lēmumu, kad izsaka savu viedokli, ja, bet zobeni, tas ir kaut kas ass, tādēļ nepārcentieties, nesat pārāk skarbi, nesat pārāk asi, jo iespējams, kad oktobra mēnesī, ziniet, jūs izdomāsiet kaut ko, un tad, gribēsies tā kā parādīt to savu kaut kādu ideju, ja, pateikt, kas šeit ir galvenais, parādīt to, ka jūs labāk zinat par kaut ko, kāda tā situācija, ja, vot redziet, šeit ir
tie 5 zižļi, ja tā ir tā konkurences kārts, un tad tā zobenu dāma, tā zobenu karaliene, viņi var norādīt, ka jūs būsiet, ziniet, tādi diezgan asi, tādi, bet šeit ir arī jāatcerās, ka jāmāk atbildēt būs arī par saviem vārdiem oktobra mēnesī, tāpēc vai nu varbūt jūs iesiet tiešām pie kāda ārsta, ja varbūt tā ir kāda. Ziniet, man te meita gāja pie zobārsta, un viņa saka, nu tik ļoti laba daktrīte, ja varbūt jūs tiešām arī atradīsiet kādu labu zobārsti, ja, jo zobeni, atcerieties, tas ir kaut kas ass, kas kaut ko dara, urbis arī tas ir ass, kas kaut ko mums tur urbju un kaut ko tur borē un pat nodara dažreiz mazliet sāpes, ja. Tā kā varbūt jūs tiešām iesiet pie kāda ārsta, ja, un redziet, šeit arī tie 4 zobenus to norāda. Varbūt tiešām iesiet uz kādām medicīniskajām procedūrām, uz kaut kādām, nezinu, tur izmeklēšanām, ja, kādām adatu terapijām vai ko. Nu, pastīsimies, ko 3. kārts mums rādīs. Vau, zižļu bruņinieks, nu tiešām tāda ātra, ziniet, ātra enerģiska kārts, kad tiešām jums būs kaut kādi ātri notikumi. Jums izskatās, oktobrī jums būs ļoti daudz tādas enerģijas, pārdomu, tāds, ziniet, ļoti aktīvs mēnešis būs. Jūs svari esat tāda zīme, kurai vajag atrast tādu līdzsvaru, un jūs te tā kā, ziniet, oktobrī tiešām varbūt tajā aptumsuma koridoru ietekmē, jūs tā kā nevarēsiet. Jums būs tā daudz enerģijas, jūs daudz tādu kustību un daudz arī pārdomu un gribēsies būt tādam atbildīgam, galvenajam un tādam, ziniet, tādam nosvērtam, ja? Bet šeit būs jāmāk gan savaldīt gan savas emocijas, gan arī domāt par to, ko jūs runājat un ko jūs sakat, un arī ko jūs domājat, jo atcerieties, kad arī zobeni, tās ir domas, un tas bruņinieks, viņš norāda uz tādu kustību, ja, kad jūs tiešām būsiet ļoti kustīgs, ļoti darbīgs oktobrī, ja, varbūt tur kādas izdomāsiet kādu jaunu plānu, kaut kādu jaunu ideju, un tad tiešām tur, ziniet, tā aktīvi, enerģiski metīsieties tur kaut kur piepildīt kaut ko, vai nu tas ir ar attiecībām jums šeit saistīts, jo šeit ir, ziniet, tāds karalis un karaliene, tas ir tāds pāris, un varbūt, kad jums tur ir kaut kādas, tiešām jūs kā pāris ar savu varbūt partneri izdomājat kaut kur braukt, kaut kur ceļot, vai jūs tur kaut ko domājat, kā tur kaut ko, varbūt kaut kādas, ziniet, kaut kādi remonti, kaut kādas darbības jums notiek, un jūs tagad domājat, viņš varbūt tur tas jūsu partneris varbūt tā kā domā, viņš tā vairāk uz emocijām, bet jūs tomēr gribat pastāvēt pie savu, un tad jums tā cīņa starp abiem notiek, kad nē, es gribu tā, un viņš tur varbūt saka, kad nē, nu mīļā, nu padomā, mēs, kad varbūt tur to tā, varbūt nav pareizi tā, kā tu domā, ja, bet jūs tāda diezgan tā, ja meitenes šeit skatās, jūs varat būt diezgan tāda asa, ja, un tā kā tāda nevēlēšanās ieklausīties būs, ja. Tā, skatāmies, ko mums rāda gaišo pareģu kārtis. Vau, atkal kaustu karaliene. Nu, ziniet, jums tiešām būs ļoti daudz kaut kāda cilvēka oktobra mēnesī. Šeit ir gan karalis, gan karaliene, gan bruņinieks, gan arī kaustu karaliene tagad. Nu, kaustu karaliene tā ir tāda emocionāla, iejūtīga dāma, kurai, ziniet, kuras visa dzīve balstīt uz emocijām. Iespējams, jūs tur kaut kā izdomāsiet kaut kādu, varbūt tiešām kaut ko pateiksiet un sapratīsiet, izplānosiet kā kaut ko darīt ar to savu partneri, un tad beidzot jūs arī varbūt sapratīsiet, kad nē, nu, ir jāieklausās arī tajā otrā cilvēkā, kad nedrīkst būt tik asu un nedrīkst būt, ziniet, tāds cirst ar vārdiem un kaut ko, bet nu šeit būs tāda darīšana ar tādu iejūtīgu sievieti, vai nu jūs pati, ziniet, būsiet tāda iejūtīga un līdzjūtīga, jo mēnesis aptumsums, ja tas ir mūsu emocijas, kad mums tās emocijas ir pārāk tādas pieklusinātas, ja, un tad mēs varbūt nesaprotam, un tad jūs varbūt ar kādu meditāciju nodarbosieties. Nu, tāda darīšana ar tādiem emocionāliem cilvēkiem te vairāk būs. Izskatās, ka te kaut kāds tiešām tāds karalis kausu un kaustu karaliene šeit ir interesanti. Tā, otrā kārts, 9 kausi. Ziniet ko? Beidzot jūs būsiet ar kaut ko tikuši galā, un beidzot jūs saņemsiet to savu emocionālo piepildījumu. Izskatās, ka jūs oktobrī pēc tāda enerģiska, aktīva, pārdomu pilna kaut kāda posma,
jūs beidzot saņemsiet to, ko jūs esat, uz ko jūs cerējāt, uz ko jūs tiecāties, jo kausi tās ir emocijas, un 9 kausi, tā ir tāda kulminācijas kārts, kad viss, es beidzot to esmu sasniedzis, viss, es esmu izgājis. Tur ziniet, tā kā atdevis daudz enerģijas, daudz pūles pielicis, izstrādājis savu pareizo plānu, izcīnījies tur savā starpā. Enerģiski kaut kādi notikumi šeit ir bijuši, un beidzot ir emociju piepildījums, beidzot jums ir piepildījies viss tas, uz ko jūs tiecāties. Nu, izskatās Svari jums ļoti interesants mēnesis. Nu, noslēdzošā kārts. Vau, Maks, vecākais arkāns. Burvis, kas norāda, ka jūs visu varat, viss ir jūsu rokās, jums ir visas iespējas oktobra mēnesī sasniegt to, ko jūs esat vēlējušies. Redziet, un šī kārts arī saka, ka tikai jūs paši esat savas laimes kalēji, jums ir visas iespējas, jums ir idejas, jums ir enerģija, jums ir iejūtība, empātija un pareizā taktika, lai jūs varētu sasniegt, lai jūs varētu izjust to pozitīvo, to priecīgo, uz ko jūs bijāt cerējuši, jo rezultātu jūs saņemsiet. Tā kā, mīļie Svari, ļoti, ļoti enerģisks, ļoti tāds, ziniet, cīņu, pārdomu, kaut kādu, iespējams pat konfliktu tāds piesaistīts mēnesis, ja, kad jums būs daudz jāieklausās, jums būs daudz ar savām sajūtām, ar savām emocijām jātiek galā, būs jāplāno, kaut kas būs jāpierāda, enerģiski jārīkojās, bet jūs to varat, jo jūs kā burvis, jo redziet, Maks, ja burvis, tā ir vecākajos arkānos pirmā kārts, kas norāda iesākums. Tātad šeit jūs pilnīgi varat iesākt oktobrī kaut ko jaunu. Jūs varat kaut ko plānot, jo redziet, izskatās pēc tiem 4 zobeniem, kad jūs arī kaut ko plānosiet, jūs kaut ko mainīsiet, un šī kārts ir kā jauns iesākums, tas atver pilnīgi citas iespējas jums, pilnīgi citus kaut kādus, ziniet, tādus plašumus, tāles jums atver. Tā kā, mīļie mani, nebaidieties no jebkuriem izaicinājumiem, no kādiem pārsteigumiem oktobra mēnesī, jo jūs varēsiet ar visu to tikt galā. Jums ir tā, ziniet, tā ir tā brīnuma noiņa, kas jums ir rokā, un pateicoties tam, ka jūs ticēsiet tam brīnumam, pateicoties tam, ka jūs tik daudz enerģijas, tik daudz ideju un tik daudz tādas, ziniet, mācēsiet pastāvēt par sevi, jūs to spēsiet izdarīt, jūs spēsiet atvērt jaunu lapas pusi savā dzīves grāmatā. Visās savās idejās šeit noteikti jums kaut kas jauns un kaut kas pārsteidzošs jūs sagaida, mīļie Svari. Nu, ko, mīļie mani, es jums novēlu patīkamu enerģijas, pozitīvu emociju, mīlestības piepildītu oktobra mēnesi, un tiekamies jau drīz nākošajos izlikumos, lai jums jauks oktobrs, mīļie Svari!